Dāmas un kungi, dzēnmeitenes, esiet sveicināti manā kanālā. Ar jums kopā cilvēks ar kameru, un šodien video ir sadarbībā ar Linda Dekors. Linda, čau! Linda atsūtīja man mikrofoniņus, divus mikrofoniņus. Viņa savā kanālā testē mikrofons. Es skatījos un kaut kā nejūtu nekādu atšķirību. Un es tādu teicu, hei Linda, varbūt es arī varētu notestēt, atsūt man lūdzu. Viņa tāda, jā, labprāt atsūtīšu. Un tā, re, kur mikrofoni ir pie manis. Testēsim, es vēl neesmu taisījis vaļā, tāpēc varbūt viņa kaut ko garšīgi arī ir ielikusi. Citu Lindai labā gauma smaržām. Es nezinu, vai tas speciāli, bet smaržām. Tātad, draugi, uz Lindas video aprakstā links. Un tātad man ir uz testu atnākuši divi mikrofoni. Viens tā kā Sony, fokus nav, protams, un viens ir No Names, ja? Bet viņi izstāsta abi ļoti līdzīgi izstāsta. Tāpēc tagad mēs turpināsim Lindas iesākto. Otrais rauns, tests šiem mikrofoniem. Un vispār, vai ir vērts tērēt kaut vienu centu, lai iegādātos šos mikrofonus. Tālāk man nāks telefons, jo šos mikrofonus var lietot kopā ar telefonu. Un tad, es vispirms ierakstīšu skaņu ar standarta austiņām. Es nāku ar mieru. Šis ir tests. 1, 2, 3, 4, 5. Tests. Tātad, cik es redzu, šeit nav nekādi slēdzīši, nav nekas saistīts ar baterijām, nav nekur nekas jāieliek. Skaņas ir, jā. Tātad telefons atpazina, ka ir pieslēgts ārējais mikrofons. Sākums ir daudzsološs. Stereo. Šis ir No Name mikrofons. Ieraksts ir veikts ar No Name mikrofonu. Kreisā, labā. Vai ir stereo. Un tagad laiks ir Sony stereo. Šoreiz telefons neuzrakstīja, ka ir ārējais mikrofons pieslēgts. Šis ir ieraksts ar Sony. Kreisā, labā, stereo, kreisā, labā, stereo. Tad ieraksts ar Sony. Es nezinu, vai viņš atpazīst. Varbūt atpazīst. Īstenībā, kad es izrāvu mikrofonu, viņš apstājās ieraksts. JBL austiņas bāžam iekšā. Klausamies, kā skan. Tagad mēs paklausīsimies. Es paklausīšos, jūs jau noteikti dzirdējāt, bet paklausīšos ierakstu ar austiņām. Jā, baigais eho dzirdams. Tā diezgan distanti, bet pietiekam priekš austiņām. Ko? No Name ir nākamie. Stereo nav. Pilnīgi noteikti nav stereo. Ir nedaudz labāk nekā ar austiņām, bet tāpat nav nekas pārsteidzošs. Katrā ziņā man vislabāk patīk oriģinālā Sony skaņa. Arī ļoti labi dzirdama halle. Varam redzēt, ka šis mikrofons uztver visu apkārtni, ne tikai balsi. Tāpēc arī ir dzirdams tas eho, bet katrā ziņā tas, ko es pašlaik dzirdu, šitas mikrofoniņš tomēr bišķīt labāk uztver balsi. Viņam ir augstāks līmenis, viņš ir jūtīgāks. Viņam ir jau, principā es redzu jau līdz nullei aiziet viss. Tas nozīmē, kad viņš nav postā, pēc tam jāpaceļ augšā. Ja nav jāpaceļ augšā, tas nozīmē, ka būs mazāki trokšņi, tīrāka balss. Un pilnīgi iespējams arī šitas ir Sony. Ir atšķirība starp šito, ir atšķirība starp šito un ir atšķirība arī starp austiņām. Bet šitas viennozīmīgi ir bišķīt labāks. Paskatīsimies būvējumu kvalitāti. Kā mēs redzam, Sony ir kaut kāds uzraksts, marķējums. Šitiem nav marķējums, bet visādi citādi tā identiski. Neko pielikt, neko atņemt. Arī kvalitāte ir vienāda. Dīvaini, kāds no Sony nopludina viņus. Kāds pa sēdz durvīm iznes ārā partiju un pārdod atsevišķi bez marķējuma. Es nezinu, varbūt pilnīgi iespējams tā kā šitie abi divi ir no vienas noliktavas, abi divi ir no vienas rūpnīcas un vienkārši tā kvalitāte tai rūpnīcai nav tik augsta, kad viens mikrofons iznāk ar labākiem parametriem, otrs mikrofons ar sliktākiem parametriem, tāpēc varbūt es to atšķirību arī dzirdēju. Bet tā varbūt teorētiski. Ja jūs nopirksiet kaut kādus divus vienādus mikrofons, jums atšķirība nebūs. Šādus mikrofons. Tā kā es varu teikt, ka šitas labāks Sony, tas arī bija viss, ko es gribēju notestēt. Jo Lindas video es skaņas atšķirību nedzirdēju.
Pilnīgi iespējams tas ir tāpēc, ka tā šī nav liela. Tiešām nav liela, un ja viņi izmanto labu mikrofonu, ja viņai jau ir labs mikrofons, un salīdzinot ar šo, nekādas izmaiņas, tāpēc es arī varbūt nedzirdēju, bet ja klausās uz austiņām, tā kā es to darīju, izmaiņas ir. Nu ko, draugi, katrā ziņā skaņas iekārta, skaņas rakstīšanas iekārta atsevišķi no kameras ir vajadzīga, piemēram, tā kā šitas mikrofons, jūs dzirdat man daudz labāk nekā, ja es izmantotu kameras mikrofonu, un vēl ierakstiet, kā jums patīk mans jaunais apgaismojums. Nu ko, ja jums patīk šis video, nospiediet laiku, Lindai sveicienus, apskatāmies aprakstā linku, visiem pasīties Lindas video, Lindai ļoti daudz video, viņa ļoti, teiksim tā, pieredzes bagāta youtubere, pilnīgi iespējams, ka viņa ir viena no labākajām sieviešu youtuberiem Latvijā, ja? Tā kā ejiet paskatieties, ierakstiet viņai komentārā sveicienu no manis, laikojiet gan viņu, gan mani un tiksimies kādā no citiem maniem video. Čau!